neticiet, man tur ir baigi daudz poļu, pat no kuņģa zupu taisa, cik man zinām. Jā, nu, bet vienam tādu lielopu iedomājamies govi, nu, tur piens jau kamēr dzīve, tad pēc tam tur viss jau iepriekš minētais āda un kas tik tur vēl ne. Ko ar tiem nagiem darīt? Nagi un ragi paliek pāri. Mums ir zināms cilvēks, kurš zina, ko darīt ar nagiem. Arnitai platformā TikTok ir teju 60 000 sekotāju. 2 miljoni cilvēku novērtējuši Arnitas video, nospiežot tiem īkšķīti, jeb paziņojot, ka video patīk. Tomēr vien retais zina, kādu lomu tiktokeres dzīvē ieņem dzīvnieki, un šoreiz tie nav suņi vai kaķi. Izstāst lūdzu, vai šīs gotiņas, kas šobrīd ļoti aktīvi mums staigā un nāk, kuras skatos vēl, vai šīs ir tādas tev pazīstamas gotiņas? Jā, šīs man ir pazīstamas gotiņas, jo es te patās dzīvoju blakus, un kad man aiz gara laika atbrauca, vienkārši viņas te patrangāja. Un bērnībā arī? Tev ir bijis saistība ar šo vietu? Jā, ar šo vietu, tāpēc, ka šeit es esmu izaugusi praktiski, šeit ir bijusi mana bērnība, lielākā daļa. Izstāst man kādu interesantu faktu par govīm. Par govīm interesantu faktu. Es varu pateikt teicienus, jā, parasti saka teiciens tāds resna kā govs, tam es nepiekritīšu. Tāpēc, ka govīm jābūt restām, viņām ir jābūt smukām un apaļām, bet piekrītu atkal ar to, ka slinka kā govs. Jā, gočas ir slinkas, viņas piecelt ir ļoti grūti, ja viņām kaut kur ir jāiet, bet viņas arī ļoti gudras kā lops, viņas ir ļoti gudras un saprotošas un ļoti labi. Ilgu laika posmu Arnita arī strādājusi saimniecībā, kurā rūpējusies par govīm, barojusi un kopusi lielopus, piemēram, apstrādājusi nagus, un tieši rūpējas par govs nagiem tapis unikāls mākslas darbs – glezna. Tie ir īsti govs nagi? Jā, šajā kastītē ir īsti govs, pēcapstrādes govs nadziņu skaidiņas. Ja vēlaties uzzināt, kā tas notiek process, to visu var atrast arī internetā, informāciju un visu. Tās ir reālas govs skaidiņas, varat pataustīt, viņas ir tādas, nu, kā jau nadziņi, bet tās ir skaidiņas pēc govs, kad gotiņai dara, nu, tos nadziņus apstrādā reāli. Tādi plāniņi. Jā, kādi plāniņi arī biezāki, ir arī resni. Tā, lūk, ir glezniņa, ko es veidoju no sirds, un ar sirdi tur ir ieguldīta tiešām visa sirds un dvēsele. Šī nadziņa ir salīmēta reāli, tie nadziņi ir reāli no govs. Viss šis ir no govs nadziņiem, viss šitus te ir tikai karstā līme un govs nadziņu skaidiņas. Es domāju, ka šī tāda glezniņa ir vienīgā pasaulē, cik es zinu pašlaik. Centīšos viņu izrādīt pēc iespējas vairāk, jo svarīgi ir tas, ka mums jābūt ir vienlīdzībai. Vienlīdzībai starp mums un lopiņiem. Mēs par tiem dzīvnieciņiem esam atbildīgi, mums par viņiem ir jārūpējas tāpat kā, nu, par cilvēkam par sevi pieņemsim, ja? Mēs taču arī uz pedikīri, manikīri, mēs arī taisam nagus, tādēļ arī gotiņām tas ir ļoti svarīgi, tādēļ vienā pusītē ir cilvēka galva un otrā pusītē ir govs galva. Redziet, te pat bildē parāda to, ka govs galva man ir sanākusi labāk nekā cilvēka galva. Nu, bet lūdzu, vai tu šo plāno kā tādu biznesu turpināt? Biznesu nē, bet es ļoti ceru, ka es varēšu parādīt arī izstādē šo glezniņu, ļoti svarīgi lauksaimniecības izstādēs. Es braukšu ar to glezniņu, kad būs iespēja, ja mani aicinās, es braukšu parādīt to glezniņu, lai arī cilvēki pilsētnieki patausta, kāda no tā skaida ir, ka tā gotiņa tiek apstrādāta. Skaidrs, ka šī ir tāda unikāla un oriģināla glezna, bet vai būs vēl? Vai tu apstāsies pie šīs ja vienīgas? Pasūtījumi būs arī vēl. Par labu summu Arnita gatava arī gleznu pārdot. Smejas var būt par 1 miljonu. Un ne bez iemesla, jo gleznu sieviete veidojusi 2 mēnešus. Izstāst lūdzu, kā tas notiek? Šorīt es redzu gotiņu ar nadziņiem tādu, kādi viņi tur ir. Kā šis nonāk līdz tavai gleznai? Viņas vienkārši iedzen stelēs, viņu tiek piefiksēta tā gotiņa, pacelta kājiņa viņai, un tad ar fleksi griež, un to dara speciālistus, ar fleksi negriežu. Man neuzticēja, baidies, ka pirkstus nedokriežu. Un speciālists ar fleksi apstrādā, pēc tam ar nazīti, un viss izveido gotiņai nadziņu, un griežot ar fleksi iet tādas skaidiņas. Nu, no tā nadziņa, tās skaidiņas tika savāktas, un arī viena otra līmēta. Un tā top tava māksla. Top mana māksla, jā. Gaidot Arnitas izstādes atklāšanu, Linda Pūle, Daniels Janovs, 36 govis, bez tabū no Viesības.